nu, es esmu latvietis un Angļi tomēr pārstāv mani, un es pārstāvu viņus, un viņam arī tāda liela atbildības sajūta uz ķēgumu ir. Tāpēc mēs ļoti strādājām uz amortiņiem, un viņi strādā vairāk uz motoru. Tāpēc 2 nedēļas atpakaļ mēģināju ļoti stingrus amortiņus, tā kā Amerikā brauc tie īstie čeki. Un tad jā, daudz labāk patīk, un tad mēs atradām to vidusceļu, kāda man bija un kādus es mēģināju, un tad Vācijā bija ļoti labi amortiņi, un tāpēc domāju, ka uz ķēgumu arī jābūt labai. Labā trase būs, bedraini, un tad jau amortiņi arī strādās. Pa motoru to jau komanda atbild, un tad jau es tikai viņi ieliek rāmī motoru, un tad es izmēģinu iet vai neiet. Ja neiet, tad viņi meklē ko citu, ko var uzlabot. Te jau redzēs, kā būs. Tā atmosfēra un cilvēki ļauj faniem, tas tā arī bišķiņ uzmundrina. Un ir forši tomēr, mājas ir mājas, un nezinu, man ļoti patīk. Un nezinu, tas man neko nav nekāda lielāka atbildība vai kā, bet vienkārši gribās labi nobraukt, un es atdošu visus savus 110%, un te jau būs labi. Galvenais nesačkot. Karogi pietrūkst. Pagājuši gadu bija tikai 3 latviešu karogi un pārējie igauņi, un es nezinu, cilvēki varētu kādu karogu arī paņemt līdzi. Tā. Prognozes. Tā, kā varētu būt, es varētu uzvarēt šo posmu, un tad pārējie, tie paši vien, kas brauc. Protams, tie paši arī līderi vien būs, bet es arī mēģināšu tomēr iebraukt tajā vai 10. vai 5. vai 3. un te jau redzēs. Gribās jau tomēr būt tajā priekšā un uz augstākā pakāpiena. Mājās jau skatītājiem jāapļauj skaļi, tad lai būtu labi. Tās likošiem posmiem mērķis mēģināt atgūt zaudētos punktus un tomēr tēmēt uz to pirmo 10. un būs ļoti grūti, bet ja visus braucienus varētu palikt tajā pirmajā 10. tad arī līdz sezonas beigām es varētu noķert, jo te ir tieši puse sezonai, un mērķis ir man tikt katru braucienu stabils pirmā 10. braucējs. Tajā redzēs, cerams, ka viss neveiksmēm, viss projām, mazās ķibeles arī viss vairs nav, un te jau mēģināšu iebraukt tajā pirmajā 10. Viss tomēr tiek palasīts diezgan bieži, un diezgan interesanti ir paskatos adrenalīna video, un tur jau, protams, ir daudz ko var redzēt, un tomēr vairāk ir par superkausu, kam es sekoju līdzi, Latvijas čempionātam, diemžēl nesenāk pasakot tik daudz līdzi. Tomēr ir interesanti, skatos rezultātus, katru nedēļu mainās, un trases arī dzirdu no braucējiem, tiek ļoti labi sagatavotas tagad, un, protams, arī kādu dienu gribētu uzbraukt superkausu, bet te redzēs, vai tikšu līdz tam. Jāsaka, liels paldies saviem čomiem, kas man palīdzēja šogad sezonas sākumā, kas palīdzēja tikt pie dalības pasaules čempionātā. Bez viņiem es nekur nebūtu aizbraucis, un tēt arī Latvijā nebūtu braucis, bet viņi palīdz, un tomēr ir cilvēki, kas palīdz Latvijā, kaut drusciņi, bet viņi palīdz. Un ģenerāla sponsors Latvijā man šogad ir Latvijas gāze, kas arī ļoti daudz palīdzēja šogad, un paldies jums, čomi!
frizūra man ir derības ar komandas bosu, tāpēc nedrīkst griezt nos. Mums tāds derības, kurš pirmais nogriež, tas zaudē. Un, tāpēc es nepadodos pagaidām, bet viņš rādīja bildes no bērnības, ka viņš audzējis ir 2 gadi savas matas. Tāpēc es tā sāku apsvērt domu, iet pie friziera, bet vēl, gan jau vēl neiešu, lai paauga. Un tas tāds jauns stils man. Uz Krasmalu jāapskatās, kas tur notiks pa Jāņiem. Nav nekad būtis Rīgā Jāņu naktī vai Līgo naktī. Bijuši daži akcidenti Anglijā. Stāsti? Jā. Bet tur bija sanāca tā, ka jau brauc uz mājām atpakaļ, jau 2 stundas nominies. Un no kalna sanāca tā kā šoseja, bet, un aplis priekšā man. Protams, es nāku tur ritenis, ko tur bremzēs. Nācu pilnu, cik varu vinos. Skatos, es tieku uz apli un te mašīna nāk aplī iekšā. It kā viņiem vajadzētu palaist mani garām un tad tas braukti. Protams, vai neredzēju vai kā, bet mēs abi saskrējāmies. Mašīnai spoguli nolocīju. Un pats knapi noturējos, bet mašīna aizbēga. Bet, jā. Redzēju, ka Matīs brauc, Jā, zin, kā garš numurs Angļiem ir uz mašīnām. Tā būtu atcerējies, te jau droši vien kādu kabatas naudu varētu izspiest. Matīs Skarro, MVD, Suzuki. Jo!